Jā, es aicināšu prezentāciju laikā mikrofonus un kameras izslēgt, lai mums ir mazāk risku tehniskiem traucējumiem. Savukārt, tad, kad būs jautājums sadaļa, tad lūkšu pacelt roku un tad ieslēgt mikrofonu un kameru. Pēc tam, ka šis seminārs būs beidzies, tad mēs šo prezentāciju arī publicēsim mūsu mājaslapā, tur, kur jau ir informācija ETS2 sadaļā. Un arī ņemot vērā to, ka mēs saprotam, ka dalībnieku informētības zināšana līmenis par šo sistēmu ir ļoti atšķirīgs, tad mēs arī atbildēsim uz tiem jautājumiem, kas ir tādi vispārīgi, ko mēs šobrīd varam atbildēt, un tad mēs informēsim, kāds ir tālākais process, lai arī citas lietas vai citi jautājumi, kas var rasties šīs sistēmas ieviešanā, lai arī uz tiem turpmāk tiktu atbildēts. Tā, mums piedalās šodien sanāksmē kolēģi no mūsu ministrijas, tātad Klimata enerģētikas ministrijas. Esam aicinājuši piedalīties arī valsts vides dienesta pārstāvjus, kas būs tā pirmā sadarbības institūcija turpmākajā laikā. Un šī semināra mērķis tātad ir pirmkārt iepazīstināt ar to, kāpēc šāda sistēma vispār tiek ieviesta, un arī, lai iedotu tādu ceļa karti turpmākam laikam un to informācijas avotus, kā mēs ar jums sadarbosimies. Jā, tātad es īsi izstāstīšu par to, kāds ir Eiropas Savienības redzējums, kāpēc šī sistēma tiek ieviesta, tad kā šī emisijas kvotu tirdzniecības sistēma darbojas, kas notiek ar saistītiem tiesību aktiem, kāds ir laika grafiks un kādi ir ETS2 operātoru pienākumi. Un mums seminārā piedalās arī mūsu nolīgtie konsultanti, KPMG, kas informēs jau detalizētāk par monitoringu un ziņošanas prasībām, par monitoringu plānu. Un beigās vēlreiz pārunāsim, kas ir turpmākie soļi. Tātad šī ETS2 sistēma ir viens no mehānismiem, kā Eiropas komisija īsteno klimata politiku, kur lielais mērķis ir 2050. gadā panākt klimata neutralitāti. Un mēs jau esam pazīstami ar pakotni gatavi mērķi rādītājiem 55, kur ir mērķis 30. gadā samazināt emisijas par 55%, salīdzinot ar 90. gada emisijām. Un šajā grafikā jūs varat redzēt, ka tie dažādās krāsās iekrāsotie sektori, tātad tās ir tautsēmniecības nozares un emisiju apjoms. Un jūs redzat, ka līkne ir lejupējoša ar mērķi, lai 50. gadā tās emisijas, kas nav samazināmas, tās tiktu kompensētas ar piesaistēm, vai nu dabiskām piesaistēm vai tehnoloģiskām piesaistēm. Varam iet tālāk. Un tad šajā slaidā ir Latvijas seg emisijas, un šo slaidiņu mēs ielikām tāpēc, ka viņš raksturo, kāds ir tas mehānisms ar emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu. Kreisajā aplītī ir tātad Latvijas kopējās seg emisijas, neskaitot zizemi, kas ir zemes izmantošanas emisijas. Un mēs redzam, ka ETS sektors, tātad ETS, tie ir mūsu lielie ražotāji, ražošanas uzņēmumi un arī mūsu katlamājas, kas jau šobrīd kopš 2005. gada darbojas emisiju kvotu tirdzniecības sistēmā. Tas ir tāds mehānisms, kur mērķis ir mazināt šīs emisijas.
Un Latvijā šis sektors ir diezgan mazs. Mēs zinām, ka mums nav liela rūpniecības uzņēmumi. Un var teikt, jā, ka pateicoties šai sistēmai, kas ir reizē arī tāds kā ar motivējošiem elementiem, tad patiešām šiem uzņēmumiem ir iespējas investēt līdzekļus, lai pāriet uz efektīvākām tehnoloģijām, modernizētos un šis emisiju apjoms mazinātos. Un tagad šī jaunā iniciatīva, paplašinot šīs emisiju kvotu tirdzniecības sistēmas darbību uz papildus sektoriem. Mēs redzam, ka tajā labajā pusītē ir atšifrēts šis saucamais ne-ETS sektors, un tad mēs varam teikt, ka ETS 2 sistēmas mērķis ir mazināt emisijas transportā, citā enerģētikā, mājsaimniecībās. Tātad, ja lielais mērķis ir būtiski mazināt fosilo energoresursu patēriņu, tātad mēs runājam par transporta sektoru un par dabas gāzi mājsaimniecību apkurei, tad ieviešot kvotu sistēmu šajos sektoros, mērķis ir pamazām mazināt šo energoresursu patēriņu un pāriet uz lielāku efektivitāti, mazāku patēriņu. Tas ir arī, protams, ka tas nav tikai šis viens instruments, mazliet tālāk arī pastāstīšu, kā tas ar kādiem instrumentiem vēl papildus šī sistēma tiek ieviesta. Jā, tātad, kā strādā šī emisiju kvotu tirdzniecības sistēmas? Tātad, ja uzņēmuma darbības laikā rodās izmeši sadedzinot dabas gāzi vai kādus citus energoresursus, tad rodās emisijas. Un tiek aprēķināts emisiju apjoms, un tas tiek pārvērsts jau tātad 1 kvota par katru tonu CO2, kas nonāk kā izmeši atmosfērā. Un tātad ir uzņēmumi, kuriem ir aprēķināts darbības apjoms, un ETS sistēmā darbojās arī komisija piešķīra bezmaksas kvotas, un tie ir arī tā kā līdzekļi, ko vai viņus, ja nedara neko, tad sanāk, ka šis emisiju vai kvotu daudzums nemainās. Savukārt, ja pāriet uz efektīvākām tehnoloģijām, nomaina iekārtas, kas ir efektīvākas, tas nozīmē, ka izmešu daudzums samazinās un uzņēmumam paliek pāri šīs kvotas, kas nonāk tirdzniecībā un var pārdot tiem uzņēmumiem, kuriem pietrūkst. Un arī šī sistēma pamazām iet, tas attīstības cikls ir tāds, ka šīs bezmaksas emisiju kvotas vairāk netiks piešķirtas uzņēmumiem, un viņiem ir jau jāpāriet uz tādiem tirgus principiem. Tātad, kā es minēju, par katru tonu izmešu CO2 ir 1 kvota. Tātad galvenais tiesību akts, kas ir direktīva, saucamā ETS direktīva, tas ir tas, kas ir tajā rāmītī pelēkajā kreisajā pusē, un šai direktīvai ir bijuši vairāki grozījumi, un tas, kas ievieš ETS 2 sistēmu, tie ir pagājušā gada 10. māja grozījumi, kas ir tātad jauna direktīva, kur ir arī mums, tāpat kā visām citām dalību valstīm, ir jāievieš savā likumdošanā. Tie izaicinājumi, ar kuriem mēs saskārāmies, ir tas, ka šie grozījumi ir pietiekoši sarežģīti. Tas prasa gan identificēt ETS 2 operatorus, gan arī rast tehnoloģiskos risinājumus. Tātad tās ir tie, kas jau ir iepazinušies ar ziņošanas sistēmu, tātad reporting sistēmu, kurā ir jāreģistrējās ETS 2 operatoriem. Un vēl vairākas tādas lietas, kas ir saistītas ar institucionālo kapacitāti,
Tātad mēs šis regulējums pārņemot direktīvas prasības, daļa no tā ir ierakstīta klimata likumā. Tātad tās jau tur ir ierakstītas jau apmēram gadu. Šīs prasības stāv ierakstītas, bet tiesību akti īpaši klimata jomā nevirzās tik ātri šis saskaņošanas process un šīs te pakotnes, likumdošanas pakotnes ieviešana ne tikai tātad, kas skar ETS2 darbību vai ETS darbību, bet ņemot vērā, ka klimata politika ir horizontāla un skar visas nozares, tad tāpēc arī šis saskaņošanas process nav tik ātrs. Vēl viena lieta, tātad ir vēl 2 regulas, kas attiecās uz šo sistēmu. Tas ir akreditācijas un verifikācijas regula, kas ir saistīta tātad ar datu verifikāciju, kas būs nākotnē, un otrs ir monitoringa un ziņošanas regula. Jāsaka arī, ka komisija pati vēl strādā pie tehnoloģiskiem risinājumiem, un arī šī te monitoringa un ziņošanas regula tiek grozīta, un līdz ar to nav tā, ka šobrīd jau visas sistēmas strādātu, būtu pabeigtas, tā kā daudz lietas arī komisijas. Jā, tātad izmaiņas ETS sistēmā, tātad no 2005. gada ir elektroenerģijas un siltumražotājiem ir šajā kvotu sistēmā un energoietilpīgās rūpniecības nozares. No 12. gada arī komerciālā aviācija šajā sistēmā. Un kā es jau rādīju, tad, lai mazinātu fosilo energoresursu patēriņu, tāpēc arī tiek paplašināta šī ETS darbība uz papildus sektoriem. Jā, tātad jārēķinās ar to, ka šis princips tiek ieviests caur fosilo energoresursu nosacīti sadārdzināšanu, tātad ievietojot to kvotu sistēmā, kvotu apjoms pamazām mazinās. Tā pašā laikā arī Eiropas komisija izstrādājot un piešķirot dalību valstīm atbalsta mehānismus dažādu fondu veidos, atjaunošanās noturības fonds un taisnīgs pārkārtošanās fonds, tātad finansējums tiek dots arī tieši zaļā kursa un klimata politikas īstenošanai, lai palīdzētu dalību valstīm ar pieejamo finansējumu, lai būtu iespēja investēt tādos risinājumos, kas palīdz nozarēm pārkārtoties, jo tas arī, ko mēs dzirdam no uzņēmumiem, ka mēs nedzīvojam atrauti un tā konkurence ir gan Eiropas Savienības līmenī, gan globāli, un šie ilgspējas kritēriji kļūst viņi tiek ieviesti ar vien stingrākām prasībām, tātad sabiedrība arī prasa to, lai katrs ražotājs un patērētājs attiektos pret pieejamiem resursiem pēc iespējas rūpīgāk un mazinātu tādu resursu izmantošanu, kas kaitē klimatam un videi. Tas, pie kā mēs jau, var teikt, klimata un enerģētikas ministrija strādā jau vairākus gadus, ir klimata likums. Tātad galvenās lietas, lai pārņemtu direktīvas nosacījumus, ir ierakstītas klimata likumā. Klimata likumā ir lietas, ir regulējums gan, lai mazinātu emisijas, gan lai ieviestu pielāgošanās pasākumus dažādos līmeņos, lai mūsu nozares būtu noturīgs pret klimata riskiem, ar kuriem mēs kā paši jūtam. Šādi un tad arī Latvijā tas ietekmes ir būtiski manāms, un arī, lai veicinātu CO2 piesaisti. Šobrīd mums procesa projektā ir arī jauni ministru kabineta noteikumi, dalība Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēma ēku, autotransporta un papildus sektoros. Tātad, ja mēs sakam, ka primārā likumdošana mums ir klimata likums, tad jau tāda detalizēta kārtība tiks noteikta ar šiem noteikumiem, kas
regulēs noteikts kārtības seg atļaujas saturam, izsniegšanas procedūrai un arī monitoringa un ziņošanas nosacījumiem. Šī ETS2 sistēma nav gluži tāda vienkārši, viņa ir diezgan sarežģīta, bet tur ir paredzēta arī tāda kompensācija mehānismi, bet pie šī vēl strādā komisija, un mēs strādāsim tad, kad būs no komisijas kāds deleģētais akts ar precīzāku informāciju. Vēl pie ETS2 sistēmas ir tā, ka arī mēs klimata likumā esam noteikuši, ka kvotu tirzniecības sistēmā netiek iekļautas tās nozares, kas Latvijai ir nozīmīgas un arī kas atbilst tai direktīvas sākotnējiem tvērumam, tātad ārpus ETS2 sistēmas paliek lauksaimniecība, mežsaimniecība, mazā aviācija un zivsaimniecība. Tad ETS2 sistēma nozīmē, ka kvotu daudzums laika nogrieznī samazināsies, tas nozīmē, ka kvotas kļūs dārgākas, šis ir tas sadārdzināšanas mehānisms, tas izriet no ETS direktīvas regulējuma savukārt, tas ir tā, kā mēs skatāmies Eiropas šos uzbūvi institucionālo, tas ir DG Klima, tātad klimata ģenerāla direktorāts un savukārt mums kolēģi no enerģētikas bloka strādā ar transporta enerģijas likumu, kas ir tātad energoefektivitātes un energoresursu zaļināšanas jautājumi, un tātad šis likumprojekts šobrīd ir Saeimā. Un tātad tas ir arī papildus nosacījumi, lai zaļinātu tātad degvielas, kas nozīmē, ka tad attiecīgi tas emisiju daudzums samazinās. Ko dara, kādi vēl ir instrumenti, lai mazinātu fosilo energoresursu patēriņu? Tātad ir valstis, kas jau kādu laiku atpakaļ ir ieviesušas CO2 nodokli. Tas ir tātad šis princips, kas ir piesārņotājs maksā. Piemēram, ja mēs runājam par to, cik tālu Eiropas Savienības dalību valstis ir tikušas transponējot šo direktīvu, tad jāsaka, ka valsts, kas ir vienīgā pilnībā pārņēmusi visas normas, ir Austrija, jo Austrija šādu sistēmu jau bija ieviesusi pat pirms viņiem tā jau ir tā kā nacionāla sistēma, tā bija viņa iniciatīva. Tātad tajās nozarēs, kur šī pārkārtošanās uz zaļākiem energoresursiem vispār ir iespējama, tas nozīmē izveidojot efektīvu sabiedrisko transportu, pārējot uz zaļākām tehnoloģijām, ieviešot energoefektivitātes pasākumus, lai mazinātu vispār fosilo resursu patēriņu, ir iespējams panākt, lai šis patēriņš ir mazāks. Un tātad ar šī nodokļa palīdzību viņš tiek iekasēts no tiem, kas saucamiem piesārņotājiem, un viņš tiek atdots atpakaļ šīm te pašām nozarēm kā investīcijas, lai nozars spētu pārkārtoties. Kas notiek ar šo kvotu naudu, tātad operatori pērk kvotas par savu emisiju daudzumu, kas tiek noziņots iepriekšējos gados, un šis finansējums atgriežas Latvijā, var teikt, tādos divos lielos blokos. Viens ir, lai mazinātu ietekmi uz mazais sargātajiem iedzīvotāju grupām, un tātad, lai novērstu enerģētisko un arī mobilitātes nabadzību, tātad tiek identificēti, tas ir sociālais klimata fonds, kur nonāk šis finansējums, un tad mēs jau šobrīd esam uzsākuši darbu kopā ar citām ministrijām, lai definētu, kas ir tās sabiedrības jūtīgās grupas, lai viņu, vajadzības pēc apkuras vai pārvietošanās netiktu ietekmētas negatīvi sakarā ar to, ka pamazām šī
šie pakalpojumi sadārdzināsies. Un otrs bloks ir, tātad mēs varam noteikt arī tā kā investīciju pasākumus, lai pāriet uz zaļākām tehnoloģijām tieši šajos sektoros, kas skar tātad degvielas un kurināmā izmantošana. Un arī kā tātad no vienas puses ir prasības veikt kādas darbības, no otras puses ir atbalsta programmas, tātad šis ir visa veida finansējums, kas mums iet zem, tā teikt, zem zaļā kursa zīmes, kas ir, kur visur ir nosaukumā. Mēs zinām, ka galvenais mērķis ir lai pārietu, lai veicinātu pārēju uz klimata neitrālām tehnoloģijām un nodrošinātu arī klimata noturību. Tāpēc ir šie fondu līdzekļi jāīsteno tādos veidos, kas palīdz sasniegt šos klimata mērķus. Un arī mūsu ministrijā ir atbalsta programmas gan caur EKI finansējumu, gan caur modernizācijas fondu, kas ir vērsti uz to, lai palīdzētu gan uzņēmumiem, gan mājsaimniecībām pārkārtoties. Jā, un tā ETS2 sektori, kas ir tātad ļoti liela loma. Un var teikt, jā, liels darāmais darbs ir ēku energoefektivitāte, jo tas mums, es domāju, visiem ir loģiski saprotams, ka nav saprātīgi teiksim, apkurināt tādas ēkas, kurās siltums iet ārā. Tas nozīmē, ka saprotot to, ka visā Eiropā šie energoresursi kļūs tikai vēl dārgāki, tas nozīmē, ka mums jau šobrīd ar steigu ir jāveic tie pasākumi, lai mēs savus resursus izmantot maksimāli efektīvi. Tāpat tās arī atjaunīgās enerģijas attīstība, lai aizstātu fosilos resursus un nulles un zemes emisijas mobilitāte un transports. Tad var teikt, jā, ka tas, ko dara Eiropas Savienības valstis, ir ar atbalsta programmām stimulē šos pasākumus, kas palīdz pārkārtoties. Jā, tātad tas operatori būs jāiegādājas kvotas sākot ar 2027. gadu. Un tur šis mehānisms vai metodika par to, šis ir sadārdzinājums un būs arī jāziņo Eiropas komisijai par to, kur tad ir kā ir iecenots šis sadārdzinājums, vai tas viss ir pārnests uz patērētāju vai ne, un tad komisija nāks ar kaut kādiem priekšlikumiem vai vērtējumu, kā tas būtu jādara. Tā varam iet tālāk, un tad, ja skatāmies laika grafiku, tad var teikt, pirms nepilna gada mums bija tāds pirmais seminārs degvielas tirgotājiem par šo ETS2 sistēmu. Kopš tā laika esam sūtījuši vairākas vēstules. Mums klimata enerģētikas ministrijas mājaslapā ir ar vien papildināta šī sadaļa, kurā ir visa informācija par sistēmas ieviešanu. Tad vasarā kļuva pieejama tā saucamā reporting sistēma, ziņošanas sistēma, kurā arī aicinājām operatorus reģistrēties. Vasaras sākumā bija arī semināri no Eiropas komisijas konsultantiem, kas arī informēja par šīs sistēmas darbību un jau arī par detaļām, kāda ir pienākuma operatoriem un kas tieši ir jādara, kādas veidlapas būs jāizpild, kādi dati jāsniedz. Un tātad no augusta mēs esam pateicīgi tiem operatoriem, kas mums sazinās un arī kas ir reģistrējušies. No mums esam apzinājuši, ka tas operatoru skaits varētu būt ap 90. No tiem apmēram 1/4 daļa šobrīd ir reģistrējušies šajā ziņošanas sistēmā. Un tur ir divas vides. Viena ir tā kā testa vide, kurā var patrenēties, iepazīties ar to, un tad ir šī īstā vide, kurā ir jāizpilda monitoringa plāns. Tad
saskaņā ar to, kā bija paredzēta šīs sistēmas ieviešana, tas, ko nosaka direktīva, ka no 25. gada 1. janvāra ETS2 operatoriem ir jābūt saņemtai SEGA atļaujai. Tad šo atļauju izdos valsts vides dienests, bet kurā brīdī mums būs apstiprināts regulējums, to mēs šobrīd nevaram pateikt. Tieši šodien ir tā zīmīgā diena, kad klimata likums ir nonācis līdz ministru kabineta sēdēji, un tad, ko līdz virzās klimata likums, tā mēs arī aicināsim nozara organizācijas iepazīties ar sagatavoto ministru kabineta noteikumu projektu, lai mēs arī tādā labā, konstruktīvā veidā varētu kopīgi nolemt, vai tie risinājumi tai kārtībai ir labākā iespējamā. Tad nākamā gada līdz 15. aprīlim ETS2 operatoram jāiesniedz vēsturiskie dati par pārdoto degvielu kurināmo šajā gadā. Tātad šiem datiem nebūs jābūt verificētiem, zinot to, ka tas arī nav tāda nepieciešamība. Tad Eiropas komisijai nepieciešams saņemt datus par to, kāds apjoms kurināmā un degvielas ir nacionāli pārdots. Tad vēl pēc gada šiem datiem jau būs jābūt verificētiem, un tas tātad ir saistīts ar to pašu iesniegto monitoringa plānu. Un pēc tam 26. gada nogalē tad būs jāizveido konts, ko uztur vidas LVGMC. Tas ir tas pats tā ETS2 kontu reģistrs, kurā notiks šī te kvotu pirkšana un nodošana. Un ar 27. gadu 1. janvāru tad būs spēkā šī ETS2 kvotu tirzniecība. Un 28. gada pavasarī tad būs jānodod kvotas par 27. gada emisijām. Tātad, ko operators 27. gadā būs, tas daudzums, kas 27. gadā būs pārdots, tad sarēķināts emisijas, un tad būs jānodod kvotas. Tāds ir šis laika grafiks. Kā es minēju iepriekš, vēl visas lietas nav pilnīgi atrisinātas arī Eiropas komisijas līmenī. Tātad tā pati monitoringa regula šobrīd tiek grozīta, tā kā mēs no savas puses strādājam ar to, kas šobrīd ir skaidrs. Protams, mēs arī būtu gribējuši, lai jau šobrīd būtu tāda lielāka skaidrība noteikti jau MK noteikumos, bet tā kā likumdošana mums tik ātri nevirzās, kā mēs būtu gribējuši, tad mēs strādājam ar to, kas ir, un tāpēc mēs arī esam zinot to, ka šī ir jauna sistēma, būs daudz jautājumu. Mēs arī esam tāpēc nolīguši konsultantus, lai atbalstītu ETS2 operātoru šajā procesā. Un kas viņi nebūs tā kā individuālai konsultanti katram uzņēmumam pilnībā, lai aizpildītu saturiski šo vai iesniegt šo monitoringu plānu, bet tāds tehniskais atbalsts ar tādiem vispārīgiem jautājumiem no šī konsultanta ir saņemams. Tātad tas pirmie soļi, kas jādara ETS2 operatoram, ir jāsagatavo monitoringa plāns. Un šis monitoringa plāns ir nepieciešams, lai pieteiktos valsts vides dienestā pēc SEGA atļaujas. Šo te kārtību, lai saņemtu SEGA atļauju, tātad to noteiks sākotnēji noteiks ministru kabineta noteikumi, un pat ja noteikumi nebūs vēl spēkā, tad tie operatori, kas jau būs gatavi, sagatavojuši šo monitoringu plānu, mēs ar valsts vides dienestu vienosimies par to nosacījumu, kāds ir, lai jau šobrīd varētu izpildīt tās saistības, ko paredz direktīva. Tātad, un sākot ar nākamo gadu, atbilstoši monitoringu plānam, tad arī tā datu izsekojamība un ziņošana būs spēkā. Jā, tas,
ko mēs varam vēl šobrīd atbalstīt, tātad tas ir šis te konsultācijas no KPMG monitoringa plānu formu aizpildīšanā. Ja, kā es minēju, tad konsultantiem nav pienākums saturiski iedziļināties konkrētā uzņēmuma tieši darbības līmeņos vai pārdodamajā energoresursa tieši kādos nosacījumos, bet par to, kā šī forma ir jāizpilda, to iespēju robežās noteikti, ka būs šis atbalsts. Tad procesā ir arī tāds mācību video, bet šī video saturs lielā mērā būs atkarīgs no tā, kādi būs jūsu jautājumi šī brīdī pēc šī semināra. Tātad mēs aicināsim jūsu prezentācijas beigās būs minēts datums, tātad tas ir 10. oktobris, līdz kuram pēc šī semināra mēs aicinām jūs iesūtīt neskaidros jautājumus, un tad atkarībā no tā, kādi tie būs, viņi tiks sagrupēti un tad konsultanti sagatavos šo video. Tas varētu būt arī tāds paraugs, kā praktiski aizpildīt šo monitoringa plānu, un lai vienkārši, lai šis process būtu, lai pēc iespējas vairāk informācija jums būtu pieejama. Tad arī atkarībā no šiem jautājumiem mēs sagatavosim atbildes rakstiski, tātad biežāk uzdoto jautājumu sadaļa, kam mājaslapā tiks izveidota. Un atkarībā arī no jautājumiem tad tiks organizēti turpmāk sadarbībā ar konsultantiem arī tādi atvērtie semināri, kuros lielākam dalībnieku skaitam tiks sniegtas atbildes uz jautājumiem. Lai nav tā, ka konsultanti runā ar katru atsevišķi, bet noteikti, ka būs tie jautājumi vien un tie paši. Vienkārši, lai pēc iespējas efektīvāk šo procesu novadītu, tad arī plānosim šo atbalstu atkarībā no tā, kādi ir jautājumi. Un jautājumus būs jāsūta uz norādīto adresīti ets2@kpmg.com. Tad es lūkšu kolēģis no KPMG turpināt ar sīkāku informāciju konkrēti par monitoringu un ziņošanas prasībām. Labdien, tad ceru, ka mūs var dzirdēt un redzēt. Es esmu ļoti labi. Es esmu Dainis Bass, es esmu enerģētikas konsultāciju vadītājs KPMG Latvijas birojā. Kopā ar mani šeit ir kolēģi Adrija, un mēs kopā arī mūsu juridisko konsultāciju kolēģiem tad atbalstam Klimata un enerģētikas ministriju tieši šo te konsultatīvos jautājumos, lai sniegtu atbalstu nākotnes ETS2 operatoriem tieši ar monitoringa plāna aizpildīšanu un šī procesa uzsākšanu. Šodienas prezentācijas mērķis no tiem slaidiem, ko rādīsim, ir tieši īsumā apskatīt atkal to būtību, tātad kam tad tas monitoringa plāns būs nepieciešams un kāda ir gan tā kvalitatīvās, gan kvantitatīvās daļas. Taču, kā kolēģi no ministrijas arī minēja, tad ir skaidrs, ka šim ir nepieciešama padziļinātāka saruna, diskusija, tā lai būtu iespējams visus šos jautājumus nosektu. Tāpēc mēs iepazīstināsim ar šobrīd to prezentāciju, kas ir sagatavota. Jūsu jautājumus noteikti sūtiet uz norādīto e-pastu, tad ets2@kpmg.com. Šos jautājumus tad mēs piefiksēsim un tad apkoposim tā, lai varam to visu precīzi atbildēt, un tad arī uzturēsim komunikāciju par tālākiem soļiem, tā skaitā tādiem kā workshopiem, lai varam to visu nodrošināt, ka ETS2 operatori šo sistēmu saprot. Tad došu vārdu kolēģi Adrijai, bet tad mums laikam jādodas uz nākamo slaidu arī. Viena no manas puses arī. Sāksim, tad mēs ar tādu īsu ieskatu teorētiskajā ietvarā, kā tiek rēķinātas emisijas ETS2 vajadzībām, un pēc tam pievērsīsimies konkrētāk pašām monitoringa plāniem un sistēmai un kā tā izskatās. Un tad šajā slaidā jūs redzat galveno formulu, kā tad tiek rēķinātas emisijas. Svarīgi ir saprast, ka šodien mēs nepaspēsim iedziļināties sīkumos, bet ir izstrādāts aprēķinu vadlīnijas, kuras ir pieejamas KEM mājaslapas ETS2 sadaļā, un tur arī kārtīgi varēs izlasīt visu par sīkumiem, vai arī uzdot jautājumus mums.
Bet tātad, kā tad īsumā emisijas jārēķina? Viss sākas ar to, ka mēs saprotam patēriņam nodotās degvielas un kurināmā daudzumu, kas ir mums saprotamās mērvienībās, kilogramos, kubikmetros, litros vai kādā tam līdzīgā mērvienībā, un sareizinām to ar tvērumu, jeb darbības jomas koeficientu. Tas parādīs, cik liela daļa no kopējā patēriņam nodotā degvielas kurināmā daudzuma tiek nodots tieši ETS2 sektoriem. Šis koeficients ir no 1 līdz 0, kur 1 apzīmēs to, ka 100% visa degviela tiek nodota ETS2 sektoriem, un 0 apzīmēs to, ka pilnīgi nekas netiek nodots ETS2 sektoriem. Tagad, kad esam ieguvuši to, cik daudz degvielu un kurināmo mēs nododam ETS2 sektoriem, mēs to vēlamies pārvērst enerģijas vienībās, un to daram ar mērvienību pārrēķina koeficientu. Tagad, kad mēs esam ieguvuši, cik daudz enerģijas mēs nodevām ETS2 sektoriem, nākamais solis ir saprast, cik daudz tas ir CO2 izteiksmē. Un to mēs darām ar provizoriskā emisijas faktoru pielietošanu, kur šobrīd mēs esam ieguvuši to masu ar CO2, ko mēs esam nodevuši ETS2 sektoriem. Un visbeidzot, mēs piemērojam fosilo frakciju, kas ir rādītājs, kas arī ir no 1 līdz 0, un tas parāda to, cik liela daļa no šīs degvielas vai kurināmā ir fosilas izcelsmes. Tas nozīmē, ja 1, tad 100% visa degviela kurināmais šajā plūsmā bija fosilas izcelsmes. Bet, ja tas ir 0, tad visa degviela vai kurināmais atbilda biomasas zaļās biomasas kritērijiem, kas ir noteikti RED 2 direktīvā. Un jāsaprot tas, ka šī formula ir katrai kurināmā un degvielas plūsmai atsevišķi. Tas nozīmē, ka, ja jūs nododat, piemēram, dīzeļdegvielu un benzīnu, tās būs 2 dažādas plūsmas, un katrai būs sava šī formula, savi rādītāji, un beigās, lai saprastu to, cik daudz kvotas tad ir jānodod, būs jāsaskaita visas šīs emisijas no visām plūsmām kopā. Tagad varam iet uz nākamo slaidiņu. Šeit mēs esam sapratuši, kādas ir tās pamatlietas, pamatlielumi, kas ir tiešā aprēķinā, un jāsaprot, no kurienes tad ņemt reāli tos datus. Un katram no formulā izmantotajiem lielumiem ir noteiktas datu kvalitātes prasības no 1. līdz 3. vai 4. pakāpei. Katra pakāpe atbilst konkrētai datu kvalitātei. Un aiz katras slēpjas konkrēti veidi, kā iegūt šos datus. Tie visi ir aprakstīti regulā un vadlīniju dokumentā. Es varbūt neiedziļināšos sīkumos šobrīd, bet tātad, ir konkrēti pakāpi jāpiemēram. Varam iet uz nākamo slaidi. Un tad, kā mēs īsti zinām, kuras pakāpes ir jāizmanto? To lielā mērā nosaka ETS2 operatora emisiju daudzums un konkrētās degvielas un kurināmā plūsmas izmērs. Jo lielāk būs kopējās uzņēmuma emisiju apjoms, lielāk būs arī pakāpe prasītā, un tāpat arī ar degvielas kurināmā plūsmas izmēru. Atkarībā no kopējā uzņēmuma patēriņam nodotā degvielas kurināmā emisiju daudzuma izšķir A, B un zema emisiju līmeņa operatorus, kurā kategorija būs operatori, kuriem ir emisijas zem 50,000 tonu CO2 gadā. B kategorija būs virs tā, un zema emisiju līmeņa ETS2 operatori būs tie, kas patēriņam nodod zem 1000 tonnām CO2 gadā. Līdzīgi par degvielas kurināmā plūsmu kategorijām izšķir de minimis un nozīmīgas degvielas kurināmā plūsmas, kur nozīmīgās būs virs 1000 tonnām CO2 gadā un de minimis zem 1000 tonnām CO2 gadā. Kas ir svarīgi, nosakot šīs kategorijas, jābalstās nevis uz to emisiju daudzumu, ko mēs aprēķinājām tajā pirmajā formulā, ko mēs apskatījām, bet gan neņemot vērā tvēruma koeficientu. Tas nozīmē, mēs ņemam klāt arī emisijas, kas, piemēram, rodas ETS1 sektoros nodotajiem. Ja mēs nododam kurināmo degvielu ETS1 sektoriem. Tas tieši tā var pāriet uz šo slaidiņu. Un tagad, kad esam tā ļoti
ātri izgājuši cauri, kā tad notiek emisiju aprēķins, ir jāsaprot, ar ko tad sākt vispār monitoringa plāna izstrādi. Principā to var iedalīt 6 galvenajos soļos, kur pirmais solis ir noteikti degvielas kurināmā plūsmas, kas ir iekļauts ETS2 tvērumā un operatoru kategoriju. Tas būs nepieciešams, lai noteiktu, kura pakāpe datiem tad jums ir jāpiemēro, cik kvalitatīvi dati jums ir jāiesniedz. Tad otrais solis būs identificēt degvielas kurināmā plūsmas un iedalīt tās nozīmīgajās un de minimis degvielas kurināmajā plūsmās. Tas arī spēlēs lomu šo pakāpi izvēlē. Trešais solis ir izvēlēties pareizo pakāpi katrai degvielas kurināmā plūsmai. Ceturtais solis būs aprakstīt katras degvielas kurināmā plūsmas monitoringa metodiku, kā arī datu avotus, kas tiks izmantot, lai aprēķinātu emisijas, un arī izmantotos mēri instrumentus, informācijas avotus, analīzes, laboratorijas un tā tālāk. Tad 5. solis ir tāds galvenais solis pirms monitoringa plāna iesniegšanas kompetentajai iestādei, un tas principā ir aprakstīt visu šo monitoringa metodiku. Un 6. solis jau ir pēc monitoringa plāna iesniegšanas kompetentajai iestādē un apstiprinājumu. Monitoringa plāns ir jāuztur aktuāls un jānodrošina, ka visas izmaiņas, kas var ietekmēt monitoringa plāna saturu, ir piefiksētas. Un atsevišķos gadījumos par tām arī tiek ziņots kompetentajai iestādē, kas noteiks, vai nepieciešams apstiprināt jaunu monitoringa plānu, vai arī to nav nepieciešams atjaunot. Bet tas tā īsumā par to teorētisko ietvaru, tad tagad varam pievērsties pašai monitoringa plāna sistēmai. Varam doties uz nākamo slaidu. Tad šeit īsts ievads par to, kā monitoringa plāna sistēma izskatās. Kreisajā pusē jūs redzat visas sadaļas, kas ir šajā sistēmā. Un apakšā jūs redzēsiet atzīmi, kreisajā apakšējā stūrī, uz to, kurā sadaļā tad mēs šobrīd esam. Tas nozīmē, ka šobrīd jūs, piemēram, redzat B sadaļas ekrāna uzņēmuma degvielas un kurināmā operatora identifikācija. Varam doties tālāk. Tātad lauki ar dzelteno krāsu aizpildās automātiski, tie jums nekas nav jādara, un baltie lauki būs tie, kas būs jāaizpilda jums. Un sarkanie krustiņi nozīmē to, ka šī sadaļa ir obligāta, un tā jums vēl nav aizpildīta. Tagad varam pievērsties pašai sistēmai, un sāksim ar pirmo sadaļu, vadlīnijas un nosacījumi. Tajā būs uzskaitītas galvenās direktīvas, regulas un nozīmīgi panti tajās, vienkārši noderīga informācija. Varam doties uz nākamo slaidu. Šeit būs arī gadījumi uzskaitīti, kad kompetentā iestāde, kas Latvijas gadījumā ir Valsts vides dienests un klimata un enerģētikas ministrija, var sazināties ar jums par monitoringu plānu, vai arī, kad jums vajadzētu sazināties ar kompetentajām iestādēm. Un plus vēl arī norādīt informācijas avotu gan šai informācijai, gan vienkārši papildus visai informācijai. Tagad nākamā sadaļa monitoringu plānā ir izmaiņu vēsture. Jums ir jāiekļauj visa, jums ir jābūt tādam redzamai saiknei, kā izmainās monitoringa plāns no gada vai no mēneša uz mēnesi, un šī ir tā vieta, kur jūs ievadat tās izmaiņas, un no kura datuma tās ir piemērojamas. Ja jūs nospiedīsiet šeit saglabāt pogu, tad apakšā parādīsies plus zīmīte, ar kur jūs varēsiet konkrētās izmaiņas arī pievienot. Šobrīd ekrāna uzņēmumā vienkārši nav nospiests saglabāt augšējā labajā stūrī, līdz ar to nav pogas, ko reāli nospiest. Varam doties tālāk. Trešā sadaļa, jeb B degvielas un kurināmā operatora identifikācija, ir sadaļa, kurā tiek ievadīta pamatinformācija par ETS2 operatoru un kontaktpersonām. Dzeltenie lauki, tad, kā jau pieminēju, tiek aizpildīti automātiski, un baltie lauki ir jāaizpilda jums. Pirmais baltais lauks par kompetento iestādi, jums būs tikai viena iestāde, kas jāatzīmē, līdz ar to nevajadzētu būt lielām problēmām, un dalībvalstu laukā jums arī vienkārši jāatzīmē tad Latvija, un tur būs iespēja izvēlēties no visām dalībvalstīm, bet tam arī cerams nebūs liels, neradīs liels problēmas. Varam doties tālāk.
Šeit ir redzams nedaudz zemāks ekrāna uzņēmums ar šo pašu sadaļu. Te ir jāievada kontakta persona no jūsu uzņēmuma puses, ar ko sazināties kompetentajai iestādē par monitoringa plānu jautājumiem. Ir iespēja ievadīt arī otru kontaktpersonu, bet tā nav obligāta. Varam doties tālāk. Šeit tātad šī ir tāda pirmā īstā, varētu teikt, monitoringa plāna sistēmas sadaļa, kur ir jāievada kaut kāda tehniska informācija. Tas sākas ar netehnisku ETS2 operatoru aprakstu par to, kā degviela vai kurināmais tiek nodots patēriņam, kas palīdzēs kompetentajai iestādei saprast, kā darbojas šis uzņēmums pirms iedziļināšanās konkrētos sīkumos. Tas var būt arī viens rindkopas garumā, bet vienkārši jums jāvar izstāstīt savu uzņēmumu darbību tajā vienā rindkopā. Man doties tālāk uz nākamo slaidiņu. Jā. Otrais lauks šajā sadaļā ir degvielas kurināmā plūsma diagramma, kas nav arī obligāts lauks, tomēr ļoti ieteicams. Tas būs ļoti noderīgs kompetentajai iestādei, lai saprastu ETS2 operatora darbības jomu. Apraksts pie šīs sadaļas arī diezgan sīki uzskaita, ko vajadzētu iekļaut šajā diagrammā, bet īsumā tur būtu operatoru sistēmas robežas, degvielas kurināmā plūsmas, līdzekļi, ar kuru palīdzību kurināmais tiek nodots patēriņam, paraugu ņemšanas vietas un mērinstrumenti, kā arī jebkuru citu nozīmīgu aspektu, ko jūs tālāk saprotat, ka tas ir tiek pielietots monitoringa plānā un būtu vērts to iekļaut šajā schēmā, tas arī tur būtu jāieliek. Vienīgi šeit, tieši konkrēti šajā sadaļā, jūs varēsiet norādīt tikai atsauci uz diagrammas failu nosaukumu un datumu, un tad pašu failu labajā pusītē, kas palicis ārpus šī ekrāna uzņēmuma, ir tāda sadaļa pielikumi. Tur jūs varat pievienot pašu failu. Varam doties uz nākamo slaidu. Tad nākamās 3 apakšsadaļas šajā C daļā ir veltītas ETS2 operatoru kategorijas noteikšanai un pamatojumam. Atgādinājumu un ETS2 operatoru kategorijas tad bija A, B un zema emisiju līmeņa. Pirmajā no tām 3 apakšsadaļām ir jānorāda patēriņam nodotā degvielas kurināmā daudzuma gada emisiju aplāstais apmērs pirms tvēruma jeb darbības jomas koeficientu piemērošanas. Tas ir tas, ko es pieminēju iepriekš, ka kategoriju mēs nosakam neatkarīgi no tā, kurā sektorā beigās šis degviela vai kurināmais tika patērēts. Šeit mēs ieskaitam arī to, kas ir nodots, piemēram, ETS1 sektoriem. Ievadot šo emisiju apmēru, sistēma automātiski noteiks, vai esat A vai B kategorijas operators, no kā tad arī izrietēs turpmākās datu kvalitātes ir šo pakāpju prasības, kas parādīsies nākamajos monitoringa plāna sadaļās. Nākamā apakšsadaļa pēc šīs C būs D, šīs C sadaļas, C apakšsadaļas, nākamā sadaļa ir D, un tad tajā būs jāatzīmē, vai jūs atbilstat zema emisiju līmeņa ETS2 operatoram. Tad tā pirmā sadaļa noteiks tikai, vai C sadaļa nosaka, vai jūs esat A vai B kategorijā, un tad tajā D kategorijā jūs varat norādīt, ka jūs esat patiesībā zema emisiju līmeņa operators. Un visbeidzot pēdējā sadaļā, ko jūs redzat šajā ekrāna uzņēmumā, kas ir E, ja nemaldos, tad tur būs jāsniedz īsts pamatojums par tām aplāstajām emisijām, ko jūs esat norādījuši C apakšsadaļā. Ja tās nav balstītas uz verificētiem apjomiem, vai ja ievadītais emisiju apmērs ir pretrunā ar to, ko jūs norādījāt D apakšsadaļā, ka jūs esat zem emisiju līmeņa operators. Varam doties tālāk. Tad šis ir turpinājums tai pašā lielajai C sadaļai, degvielas un kurināmā operatora apraksts. Un šeit ir jāievada informācija par fiziskajiem līdzekļiem, ar kuriem degviela vai kurināmais tiek nodots patēriņam. Tas ir caurvadi, kravas automašīnas, vilcieni un tā tālāk. Tur jūs varat pievienot konkrēti jūsu gadījumā piemērojamo fizisko līdzekli.
Kā arī otrā sadaļa ir tā, kur jūs ievadat, kā degviela vai kurināmais sasniedz gala patērētāju. Vai tas notiek tieši no ETS2 operatora vai caur starpniekiem. Un, ja starpnieku palīdzību, tad kas ir šie starpnieki? Varam doties tālāk. Jā, mēs turpinam būt lielajā C sadaļā. Un tad šī ir tā vieta, kur izmantojot iepriekšējos soļos ievadīto informāciju, mēs identificējam degvielas un kurināmā plūsmas. Kā jau pieminēju iepriekš, degvielas un kurināmā plūsmām būtu jābūt pietiekami sīki sadalītām, lai katrs degvielas kurināmā plūsmas, lai katras tās emisijas varētu tik izteiktas ar savu formulu. Ja viena aprēķina pieeja, un tā formula ir tā, ko mēs sākumā apskatījām. Jā. Tātad līdz ar to šai sistēma prasa izdalīt plūsmas tā, lai katrai būtu unikāla kombinācija starp degvielas kurināmo tipu, piemēram, tās ir komerciālās standarta degvielas, citas gāzveida degvielas un tam līdzīgi, fiziskajiem līdzekļiem, kā to nodod aprēķinam, patēriņam un arī tiem starpniekiem. Šādi var izveidot nepieciešamo skaitu ar visām tām degvielas kurināmā plūsmām, un tās tiek automātiski pārnestas uz pēdējo sadaļu, ko jūs redzat šeit ekrāna uzņēmumā, kur jūs ievadat konkrētās plūsmas emisiju aplēsi, pēc kuras sistēma automātiski jums piedāvā konkrētās degvielas kurināmā plūsmas kategoriju, atgādinājumu, tās ir de minimis vai nozīmīga, un tad ETS operatoram ir iespēja kā galējo lēmumu pieņemt, vai tā būs nozīmīga vai de minimis plūsma, un kādēļ būtu kādēļ būtu ETS2 operatoram vēl šeit kaut kādas lemšanas iespējas, jo var būt, piemēram, divas plūsmas, kas ir zem 1000 tonnām CO2 gadā, līdz ar to sistēma tās kvalificētu kā de minimis plūsmas, bet de minimis plūsmas kopā visam operatoram var veidot tikai līdz 1000 tonnām CO2. Tātad, piemēram, ja ir divas plūsmas, katra ir 800 tonnām CO2 gadā, tad vienai no tām būs jābūt nozīmīgai. Bet tas ir jūsu lēmums, kurai. Varam doties tālāk. Jā, tagad esam pārgājuši uz jaunu sadaļu. D sadaļu par aprēķinu metodēm. Un tad šeit tāpat kā iepriekš dzeltenās sadaļas automātiski aizpildās. Bet pirmajā baltajā sadaļā ir jāatzīmē, vai jūsu gadījums atbilst visiem zemāk minētajiem nosacījumiem. Tur ir uzskaitīti 4 punkti, jūs izlasat, jūs saprotat, vai jūs atbilstat un atzīmējat. Varam doties uz nākamo slaidu. Turpinam būt tajā pašā D lielajā sadaļā, un nākamais punkts, kas ir jāizpilda, ir kodolīgs apraksts, kā tiek aprēķinātas emisijas. Pieminot, kā tā informācija, ko jūs ievadat citos laukos, tiks izmantot aprēķinā. Ja šis apraksts sanāk pārāk garš, tad to var rakstīt kā atsevišķu dokumentu un pievienot pielikumu, jo šeit norādot vienkārši atsauc uz konkrēto dokumentu. Un B punktā, ko jūs redzat šajā slaidā, ir jāievada visi mērinstrumenti un to raksturlielumi, ko skaitā, piemēram, tipiskais lietošanas diapazons, nenoteiktība, atrašanās vietas identifikators un kā kontrolē šis mērinstruments. Tur nospiežot plusiņu, būs iespēja pievienot, cik mērinstrumentus jums vajag. Varam doties tālāk. Jā. Tātad šeit pirmajā punktā, ko jūs redzat, jums ir jāievada visi aprēķina koeficientam izmantotie informācijas avoti. Tātad aspekts, ko es nepieminēju, ko mēs saucam par aprēķina koeficientiem. Aprēķina koeficientus mēs saprotam kā biomasas frakcija, kā provizoriskais emisiju faktors un to pateikšu trešo, pēc inskriptu vārds no galvas, un mērvienīgi pārrēķina koeficients. Un tad šeit jūs uzskaitat visus informācijas avotus, ko jūs viņiem izmantojat. Un D punktā, ja jūs izmantojat laboratoriskas analīzes, lai šos lielumus noteiktu, tad tur jūs uzskaitat visas laboratorijas analīzes, ko jūs veicāt.
lai noteiktu. Tātad aprēķinu koeficientiem var būt divu veidu avoti. Tie var būt vai nu standarta koeficienti no jau esošiem pieejamiem publiskiem reģistriem, vai arī tie var būt reāli izmērīts jūsu degvielā. Varam doties tālāk. Jā, tad pēdējā sadaļa, kas ir šajā D aprēķinu metožu lielajā sadaļā, ir par rakstiskajām procedūrām. Tur jums īsumā jāapraksta, kādas procedūras jūs izmantojat analīžu metodēm, paraugošanas plānam, paraugošanas plānu pārskatīšanai, nenoteiktības novērtējumam, informācijas apmaiņai, lai izvairītos no dubultās uzskaitīšanas, tad biomasas noteikšanai jūsu degvielā vai kurināmajā, kas atbilst RED2 prasībām, biogāzes daudzuma noteikšanai un nepieciešams gadījumā arī citas procedūras. Un šeit jūs norādīsiet īsu aprakstu par šīm procedūrām un atsauci uz konkrēto iekšējo jūsu dokumentu, kur šīs procedūras ir aprakstītas pilnā garumā. Varam doties tālāk. Jā, tagad esam nonākuši pie sadaļas, jeb degvielas kurināmā plūsmas. Ja jūs vēl atceraties, tad vienā no iepriekšējām sadaļām mēs identificējām konkrētas degvielas kurināmā plūsmas. Un tad šajā sadaļā tās visas identificētās plūsmas parādās, un par katru no tām ir jāaizpilda informācija, kurai mēs tagad iesim cauri. Pirmā sadaļa būs par plūsmu tipiem, starpniekiem un līdzekļiem, kā tad degviela vai kurināmais sasniedz gala patērētājiem, tie tiek automātiski aizpildīti no informācijas, ko jūs ievadījāt jau iepriekšējās sadaļās. Tad otrajā sadaļā, ko jūs redzat, kas ir, ja var ieraudzīt pašā slaidā, tad A apakšpunkts, tur būs jāievada atbilstošā degvielas kurināmā plūsma noteikšanas metode. Vai tie ir sērijveida mērījumi, vai tā ir nepārtraukta mērīšana, vai arī tās ir metodas, kas atbilst akcīzes un enerģijas nodokļu direktīvas režīmam. Un kā arī atsaucas uz procedūru, ja jūsu mērījumi nevar tikt nošķirti 31. decembrī, tad atsaucas uz procedūru, kur tiek aprakstīts, kā tad jūs nošķirat no gada uz gadu šīs degvielas kurināmā uzskaitas. Un trešajā apakšpunktā, ko jūs redzat šajā slaidā, kas ir apakšpunkts B, ir jānorāda arī izmantotiem mēru instrumenti. Jūs mēru instrumentus ievadījāt iepriekšējā lielajā daļā, kas tur bija jāuzskaita visu, un tad šeit jūs izvēlaties tos, kas atbilst konkrēti šai kurināmā degvielas plūsmai. Un ja jūs izmantojat vairākus mēru instrumentus šai vienai plūsmai, tad ir jāapraksta, kā katrs no tiem tiek pielietots jūsu gala patēriņa nodotā degvielas kurināmā apjoma noteikšanā. Varam doties uz nākamo slaidu. Tad mēs turpinām aizpildīt informāciju par patēriņa nodotā degvielas un kurināmā apjomu, un šeit ir jānorāda, kādu pakāpi jūs esat sasnieguši nosakot šo patēriņu nodotā degvielas un kurināmā apjomu. Ja jūs atceraties vai uztvērāt no man iepriekšējā stāstījuma, tad principā pakāpes parasti nozīmē to, ka tie dati tika iegūti konkrētā veidā. Tad tieši degvielas un kurināmā patēriņu nodotā apjoma gadījumā pakāpe ir noteikta pēc tā, cik augsts nenoteiktības līmenis ir sasniegts. Augstākai pakāpei atbildīs zemāka nenoteiktība. Piemēram, 4. pakāpes. 4. pakāpei atbildīs plus mīnus 1,5% no tās vērtības, ko jūs norādat. Un tad jums pēc konkrētām metodikām, kas ir aprakstītas arī materiālos, ir jānosaka tā nenoteiktība. Jā, varam doties tālāk. Jā, tad nākamais lielums no formulas, ko mēs apskatām šajā sadaļā, ir tvēruma koeficients. Sistēma uzreiz jau parāda, kura būtu nepieciešamā pakāpe balstoties uz jūsu ievadītajiem iepriekšējiem datiem, un tad jums ir jānorāda, kuru pakāpi jūs tiešām esat
kuras pakāpes datu kvalitāti jūs tiešām esat sasnieguši, kas būs tas pirmais apakšpunktiņš, kur šajā ekrāna uzņēmumā varat redzēt, ka var kaut ko ievadīt. Un otrajā jūs norādīsiet konkrēto metodi, kā jūs šo tvērumu koeficientu noteicāt. Un, noteiktos gadījumos ir iespējams pamatot to, ka jūs tomēr izmantojat zemāku pakāpi nekā minimālo prasīto. Un, ja tas notiek šādi, tad beigās ir iespēja aprakstīt, kādēļ tad jūs nevarējāt pielietot to prasīto minimālo pakāpi. Jā, varam doties uz nākamo. Šeit tad mēs pievēršamies, mēs esam izgājuši pirmajiem diviem formulas lielumiem cauri, tad šeit ir pēdējie 3 aprēķinu koeficienti. Tiem visiem automātiski arī tiek norādīta minimālā pakāpe, kas būtu jāpiemēro. Jūs norādat konkrēti kādu pakāpi, tad jūs arī pielietojāt. Un norādat arī izmantotos datu avotus vai laboratorijas analīzes no tiem, ko jūs ievadījāt iepriekšējos soļos. Kā arī ir jāapraksta citi būtiski aspekti vai jāpamato zemākas pakāpes lietojums nekā prasītās, ja tāda ir situācija. Varam doties tālāk. Tad pēdējā tāda īstā aizpildāmā sadaļa monitoringa plānā ir vadība un kontrole. Un šeit ir tā principā veltīta procedūru un atbildību aprakstiem, lai kompetentā iestāde un pats operators varētu būt droši, ka ar ETS2 prasībām saistītie procesi uzņēmumā tiek labi pārbaudīti. Un pirmās 2 apakšsadaļas ir veltītas emisiju monitoringa un ziņošanas pienākumu sadalas aprakstam. Pirmajā ir jānorāda, kuri amata pārstāvi tad ir atbildība par kuriem pienākumiem, bet otrajā ir jāapraksta, kā atbildības tiek nodalītas starp datu ievākšanu un apstiprināšanu. Varam doties tālāk. Tad nākamās 2 sadaļas ir veltītas procedūrām monitoringa plāna novērtēšanai un uzlabošanai, kas ietver konkrētus termiņus nepieciešamā monitoringa plāna uzlabojumu ieviešanai. Varam doties vēl tālāk. Un tad šeit sākas tādas galvenās rakstiskās procedūras, kur būtu jānorāda īsts rakstisko procedūru apraksts un jābūt atsaucēm uz pilnajām rakstiskajām procedūrām. Un te temati, kas būtu obligāti jāaizpilda, lai iesniegt monitoringa plānu, tātad temati ir vairāk, un ja jums atbilst viņi visi, tad jāaizpilda visi, bet obligāti aizpildāmie jebkuram būs datu plūsmu pārvaldības procedūras, raksturīgo un kontrolas risku novērtējums, mērinstrumentu kvalitātes nodrošināšanas procedūras, informācijas tehnoloģijas sistēmas kvalitātes nodrošināšanas procedūras, iekšējās pārskatīšanas un datu validēšanas, labojumu un korektīvo pasākumu un lietvedības un dokumentācijas procedūras. Jā, tad varam iet uz nākamo un vēl uz nākamo slaidu. Jā, paldies. Tad šeit ir šīs F sadaļas jau pašas beigas. Un šeit tā informācija, kas būtu jānorāda, ir atsaucas uz riska novērtējumu, vides pārvaldības sistēmas eksistenci un ar to saistītie aspekti, kā arī beigās jānorāda saīsinājumi, ko jūs izmantojat monitoringa plāna aizpildē, un arī atsaucas uz citiem svarīgiem dokumentiem un procedūrām. Tas arī tā ļoti īsumā viss par šo sistēmu. Atgādinam to turpmāko, kā mēs varam strādāt, lai rastu atbildes uz visiem jautājumiem. Tad pirmkārt, tā kā tagad mēs domājam, ka mums piedalās maksimāli visi ETS2 operatori, tad tie jautājumi par to, kas nav skaidrs, tad viņi noteikti rodas šī brīdī, vai arī ieskatoties reporting sistēmā, kas tiek prasīts, tad lūdzu līdz 10. oktobrim iesūtīt savus jautājumus, un tad mēs, tāpat kā mēs ar jums esam sazinājušies līdz šim, un arī tad mēs informēsim par to,
kolīdz būs informācija mājaslapā papildināt ar biežāk uzdotiem jautājumiem. Un kad būs nākamās rīcības no mūsu puses sadarbībā ar konsultantiem, lai mēs varētu atbildēt uz tiem jautājumiem tādos tiešsaistes mazos workshopos, kas interesē lielāko daļu no jums. Tātad jūs varat arī tad sazināties varbūt kādus konkrētus, jo šī brīdī droši vien mums nebūtu liederīgi tā individuāli strādāt, jo mēs varam ar jums kopā atbildēt uz daudziem jautājumiem. Tātad atkarībā no tā, kādi būs tie jautājumi, tad mēs saplānosim efektīvāko veidu, lai atbalstītu jūs šī monitoringa plāna aizpildīšanā. Tā, kas mums... Ja, tātad šeit tātad ir KEM mājaslapas sadaļa ETS2, kurā ir pieejami gan Eiropas komisijas konsultantu video ieraksts, un arī šī te prezentācija ir pieejama latviešu valodā. Tātad viss, kas šobrīd ir zināms, kas ir skaidrs, tad tā informācija ir pieejama mājaslapā. Tad es teikšu paldies visiem par dalību, paldies par sapratni, ka mēs darām no savas puses, ko varam arī, lai jūs atbalstītu un būtu šis kārtība visiem skaidra. Gaidām jūsu jautājumus un informēsim par turpmāko. Lielas paldies, veiksmīgu dienu!